ko tavos pētījumos ienes webkamera? Es vēl nevaru atbildēt uz šo jautājumu detalizēti, tāpēc, ka es esmu redzējis varbūt kopā 2 stundas no visiem tiem, nezinu, 100 stundu, kas tur ir nofilmēts. Ja. Pilnīgi noteikti ir pāris ļoti interesantas lietas, kas ir dokumentētas, un neobligāti tas ir tas, kas ir tāds ļoti atraktīvs, ja, un kas varbūt tur cilvēkiem patīk un vizuāli izskatās labi. Jo ne viss, kas ir interesants, ir atraktīvs un otrādi. Protams, tas, kas notika ar tām 2 olām, tas, ka jūras ērglis, tā teikt, tādā veidā izrīkojās, cik man zināms, tas ir pirmais tāda veida dokuments vispār. Mums bija pamats domāt, ka jūras ērglis ir viens no ligzdu postītājiem. Bija vairāki gadījumi, kad ļoti ticam, ka viņš ir izēdis mazuļus, bet pirmkārt tas nebija zināms, ka viņš varētu šādā veidā mēģināt arī olas aiztikt, un dokumentēts tas nebija nekur. Ja. Tas jau pats par sevi ir viens interesants moments, bet ir vēl vairākas epizodes, arī šīs te domstarpības, ja, kas ir bijušas tur ar to lieko stārķi. Tas pirmais kautiņš nebija nekāds pārsteigums, pēc tam bija viena epizode 2 dienas pēc tam, kad tas svešais putns mēģināja ielaisties ligzdā, kad tur bija mamma, nevis otrs tēviņš. Tā mamma viņam iedeva pa muti, tā teikt, vienā setā. Tas putns uzturējās ligzdā varbūt 3 sekundes. Nezinu, nepaspēja piefiksēt, tas notika šausmīgi ātri. Un pēc tam viņš vairāk nerādījās kādu laiku. Nevar izslēgt to, ka tas ir tas pats, kurš vēlāk pavisam nesen mēģināja apciemot to ligzdu, tad, kad tur jau bija paliela cāļa. To mēs nezinām, jo bildē var redzēt tikai to, ka tas ir melnais stārķis, un pēc uzvedības skaidrs, ka tas nav partners. Ja. Bet tikpat labi tas var būt kāds pilnīgi cits putns. Šādas te epizodes, pateicoties tam, ka viņas ir dokumentētas, ja, viņām uzkrājoties, sāks tas priekšstats veidoties daudz labāk, ņemot vērā, ka tā ir Latvijā pirmā sekmīgā webkamera tādā ziņā, kā, pa stārķi runājot, sekmīgā, kur ir olas mazuļi, viss notiek. Ir vairākas, bet es nezinu, cik pilnīgi dokumentētas ligzdošanas sezonas un cik sekmīgas Beļģijā, Ungārijā un Čehijā, bet kopumā šādu te materiālu, kur ir viss tas notiekošais, ne tikai redzams, bet arī uzfilmēts, ja tā var teikt, ir joprojām uz vienas rokas pirkstiem skaitāms. Ja? Turklāt šis materiāls ir ļoti labā vizuālā kvalitātē. Tur tiešām var, tehniskā kvalitātē, es domāju, tur tiešām, būs iespējams arī kaut ko par barības sastāvu konkrētajā ligzdā pateikt. Protams, barošanas reižu skaits, barošanas uzvedība. Tas, kas ir ļoti interesanti, ka, piemēram, no automātiskajām fotokamerām vai no novērojumiem to gandrīz nav iespējams pateikt, bet šeit dažos gadījumos, ko es esmu redzējis, skatoties, tā teikt, dzīvajā, kamēr cāļi bija mazāki un kamēr viens no putniem bija visu laiku klāt, šī barošana notiek, tad, kad sīkie sāk ņerkstēt, ja, tad iedod viņiem kaut ko, lai aizvarās. Bet viens no putniem, kas tanī brīdī baroja, viņš nevis vienkārši iedeva zīves, bet tas lielākais ir 2 dienas lielāks, viņš ir jaudīgāks, viņam bija patiesībā ļoti jūtama svara starpība, kas ir arī galvenais arguments šajā gadījumā, lai droši gandrīz apgalvot, ka vecākais ir puika un jaunākā ir meitene, priekš saviem tiem vecumiem. Tas ir diezgan nepārprotami.
Bet šā vai tā, ja tā barība būtu nepietiekoši, tad tas mazākais nedabūtu gandrīz neko un visu apēstu lielais. Bet tas vecais putns to lielo pastūma malā vienā situācijā un to zivi, tā teikt, atrija mazākajam otrā pusē, tā, lai tas lielais netiek viņai klāt. Un tā nav nekāda, tur kaut kāda, kādreiz senos laikos teica, viņiem tur ir tikai šitie te refleksi, ja, tā ir pilnīgi apzināta rīcība ar konkrētu mērķi, tā teikt, tu esi pieēdies, es dodu tam. Ja, tā kā, pavērojot šo te putnu uzvedību, ko ir iespējams, tā pilnīgi netraucēti, var redzēt, ja, ka, var jau man pārmest, ka es pārāk cilvēciskoju, bet starp viņiem un mums šādā sociālā ziņā attieksmē ir ļoti, ļoti daudz kas kopīgs. Daudz vairāk nekā vienam otram cilvēkam gribētos atzīt, teiksim tā. Ja, un to nevar novērtēt šobrīd, pateikt, cik daudz tur procenti jaunu zināšanu, to es nevaru, ja, bet skaidrs, ka tādas ir un nevar jau katrai līgzdai pielikt un tad kādam vajadzētu mūžu pavadīt, lai visu to materiālu, tā teikt, izfilmētu, iziet cauri un atrast tās interesantās lietas. Bet šādiem te materiāliem uzkrājoties jau tikai tā, tas priekšstats sāk veidoties par to, kas ir ikdienišķi, kas ir neikdienišķi, kas ir būtiski, kas nav būtiski. Kamēr mums ir viena bildīte, viens gadījums, ja tev pasaka, cilvēks, pa cilvēkiem mums katram ir priekšstats, bet kaut kāds dzīvnieks ir 2 metri garš. Un tas ir viss, ko tu pa viņu zini, un tu nezini ne par vienu citu sugas brāli. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz, vai tas ir lielākais, vai tas ir mazākais. Tāpat ir ar jebkuru faktu. Ja, varbūt šādi te kautiņi par partneriem ir pilnīgi ikdiena. Mēs to nezinām. Šodien viņi ir ikdiena. Viņi ir gandrīz katrā ligzdā, kur pieliek klāt kaut kādu pašfiksējošu aparatūru, jo viņi jau nenotiek, tā, ka tur kāds sēž blakus un skatās, skaidrs, ka nekas tāds nenotiek. Bet viņi parādās regulāri. Tātad cits jautājums, cik lielā mērā tā ir problēma, cik lielā mērā tā ir kaut kas neparasts vai slikts. Jā, bet fakts, ka viņi notiek, un tā zināšanas jau no gaisa nekrīt. Ir.
Mierīgs. Pēc knābja vislabāk var pateikt dzimumu, bet ne tikai pēc knābja. Jā. Tas ir dzimuma noteikšanai, lai tas būtu pilnīgi droši, nevis minējums. Pēc kaut kāda DNS? Jā, pēc DNS. Nu, tas izraut to vienu spalvu, tas apmēram tāpat kā cilvēkam vienu matu izraut. Jūt to, protams, bet nu, no tā nekāds ļaunums neceļās. 2,25. Ļoti labā kondīcijā. Priekš sava vecuma. Tā kā es otru apstrādāšu. Man dot tev šito augšā? Abas reizē, jā? Kuš? Tad, kad ar otru tiks galā, tad var pateikt arī kuš. Nu, jā, tu esi lielākais. Nu, tu esi liels un varens. Viss. Viss. Tā. Kuš. Šitie ir šogad lielākie cāļi. Nu, tas ir pēc visām pārbaudītajām. Tā ir pati agrākā ligzda, kas ir zināma. Vai kāds izskaidrojums? Vienkārši sagadīšanās, bet patiesībā tā ir, nu, teiksim tā, šiem cāļiem tā ir ļoti laba ziņa, jo agrāka ligzda, jo viņiem ir lielāks izredzes izdzīvot, nu, visādā ziņā. Tas ir apstiprinājies arī ar tiem raidītāju mierīgs. Raidītāju putniem un arī no citiem ir zināms, ka vēlie perējumi ir ļoti nesekmīgi. 77, 73,5. Kuš? Un šie mērījumi patiesībā ir izcili vērtīgi, tāpēc, ka ir jau līdz šim ļoti maz putnu, kam ir zināms precīzs vecums, bet šiem ir zināms, nu, uz stundu gandrīz 97,5, 20. Mēs to, protams, pārbaudīsim pēc, nu, tā teikt, lai tas ir pilnīgi droši, bet ar 95% ticamību vecākais ir puika un jaunākā ir meitene. Nu, mierīgs. Jā. Tu vari būt rāms. Ko? Kā beidzās ar ziņām par to dzimumu struktūru stārķiem, tā arī apstiprinājās, kad... Nu, bēdīgi ir 2,79. Ligzdās viss ir kārtībā. Un apmēram 100, sākot no 100 dienu vecuma, tie putni, kas ir redzēti un kontrolēti, es tagad kaut ko neesmu aizmirsis. Gredzenes bilde.
spalva, foto, viss ir kārtībā. Jā, rāms. Ir. Dzīvoja cilvēki. Nu, stārķa mēslu, ņemot vērā, ka viņš pārtiek gandrīz tikai no zivīm, un lai tās zivis varētu pārstrādāt, viņi ir tik agresīvi, ka tur, kur regulāri tas mēslojums tiek, nu, tur neaug pilnīgi nekas. Jūras ērglis izmet 2 olas no šīs līgzdas. Un pirmo es atbraucu tanī pašā nākošajā naktī, nu, pēc tam, kad tas bija noticis, cerībā atrast kaut ko. Un pa tumsu man vienu olu izdevās atrast. Un tanī brīdī bija doma, ka otra ir saplīsusi, vai aiznesta, vai pazudusi, bet re, kur viņi ir. Un pa šo laiku ir jau tas, kas tur ir bijis iekšā, ir pilnīgi sadalījies. Nu, šī ir visticamāk pirmā ola, tā kā arī pēc tās cāļu šķilšanās varēja rēķināt. Es spriežu pēc viņas svara, jo viņš ir liels. Nu, normāli ir tā, ka pirmās 2 olas ir vislielākās. Un pēc tam katra nākošā paliek drusku mazāk. Pēdējos gados ļoti liela problēma ir tā, ka arvien vairāk paliek tik mazu olu, ka stārķis no viņas vairs nevar izšķilties. Šī ir ļoti normāla. Un šeit, protams, neizšķilšanās iemesls nav olas izmērs vai citāda veida stāvoklis, bet nu, tas, kas ar viņu notika. Nu, olas saturam pārbaudīs visus draņķus, kas tur ir iekšā. Bet tas, protams, prasīs laiku. Tas nebūs zināms ne pēc nedēļas, ne pēc 2. Es viņu mēru no visām pusēm, tāpēc, ka mēs esam konstatējuši to, ka
pēdējā laikā olas kļūst ne tikai mazākas, bet arī plakanas. Nu, ekstrēmi dažas ir bijušas tādas, ka tur bez kādas mērīšanas var redzēt, ka tā ola ir, nu, tā kā kāds viņai būtu uzsēdies virsū un saspiedis. Šī ir, nu, vairāk vai mazāk normāla tādā ziņā. Bet arī tam varētu būt sakars ar kaut kādu nelabu ietekmi uz vecākiem, jo muzejos atrodamās olas no pirms ķīmijas laikiem, no 19. gadsimta, ir nesalīdzinām apaļākas. Pirmkārt, nu, tas ir tāds diezgan maldīgs priekšstats par to, ka ola ir trausla. Olas, tā, ja viņai ir pareiza forma un normāla čaumala, tas svars, spiediens, ko viņi spēja izturēt, man liekas, ka tur bija automašīnu vilkt spējai pilnīgi salīdzināms. Teiksim, veselu olu šitā te no galiem saspiest šādā veidā praktiski nav iespējams. Tanī situācijā, ja viņai ir kaut kādi defekti vai plaisas vai, nu, plānāk čaumala vai kāds caurums vai tam līdzīgi, tad, protams, tas var notikt. Un nu, es esmu redzējis olu, kas ir izkritusi vai izmesta no stārta ligas no 18 metru augstuma, kas arī ir vesela, pilnīgi. Tas labums, vai pareizāk sakot, visi tie mēsli, kas tur ir iekšā atrodami un viņi nekur nepazūd. No tādu viedokļu, ja viņi varētu arī tur gadu nostāvēt un vienalga. Tas, kas notiek, teiksim, ja tas ir DDT, pats DDT, tad viņš sadalās savos, nu, tanīs izomēros, ja, kas ir, nu, līdzīgi kā radioaktīvie elementi. Viņiem ir pussabrukšanas periods, šīm te nestabilajām ķimikālijām ir tieši tāds pats pussabrukšanas periods, un DDT pārvēršās attiecīgi DDE un DDD, un pēc tam, pēc šo te 3 komponenšu savstarpējām attiecībām var pateikt, nu, apmēram, cik sena ir tā ķimikālija, cik sen viņi ir lietot. Jā, tā kā, nu, būtībā tā ir laime nelaimē tādā ziņā, ka, nu, pateicoties šim te ērgļu uzbrukumam, mēs iegūsim papildus informāciju. Un labi ir tas, ka, nu, neviena no tām olām nav aizgājusi, tā teikt, zudumā, ka viņas abas varēs izanalizēt. Ja par to ir runa, tad patiesībā vissliktākā ziņa ir tā, ka pagājušā gada vienā no ligzdām atrasti beigti jaunie putni apstiprināja tādu, nu, ļoti negribētu versiju par to, ka piesārņojumam ir nevis Āfrikas, bet vietējā izcelsme. Pareizāk sakot, arī vietējā izcelsme. Jo tam putnam bija aknās ļoti liels daudzums DDT, sadalīšanās produktu. Paša DDT nebija vairāk vispār, bet, nu, tas daudzums bija tāds, kas ļauj domāt, ka tas bija viņa nāves cēlonis. Un, nu, šis salikums gandrīz noteikti norāda, ka ir izlīdis ārā kāds padomju laika mežā apraksts maiss vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, jo tehniskā DDT tur vairs nebija vispār, bet daudzums ir tāds, nu, ka tas stārķis viņu būtu ēdis ar karotēm. Jā. Un, nu, būtībā mēs jau cerējām, ka varēs no tās ligzdas vecajam putnam uzlikt raidītāju un viņš varētu parādīt, kur tad tas ir, bet, nu, diemžēl tā ligzda ir pamesta. Nu, pēc pagājušā gada pilnīga nesekmīgās ligzdošanas viņi vai nu paši ir pa galām, vai viņi ir prom. Un vienīgais variants ir tagad, nu, gan jau ir vēl cilvēki, kas atcerās, ka tādas lietas ir darītas un varbūt pat zina, kur konkrētā ligzda ir Skrīvera apkārtnē. Man tuvāk minēt kaut kādu vietu nav nekādas nozīmes, jo stārķis var lidot 10-20 kilometrus. Bet, nu,
nekur jau nav teikts, ka kaut kas tam līdzīgs nav arī citur. Ne jau mēs visu konstatējam. Ja? Beigti mazuļi ir bijuši šur un tur un šad un tad, bet parasti viņas atrod jau tādā stadijā, kad tur neko vairs nevar izanalizēt. Ja viņš ir izmests no ligzdas un zemē, tad citreiz atrod tikai spalvas, un tu zini, ka tur ir bijuši beigti mazuļi, ja? Bet vai nu labs vai kāds cits ir jau viņus sen nokopis. Tā kā, ja cilvēki zina par šādām vietām, kaut vai par kādu, kur ir kaut kas tāds padomju laikā darīts, tas jau nebija legāli arī toreiz. Bet man ir vairāk cilvēki stāstījuši apmēram no sērijas, minerālu mēslu lietošanas plāns nav izpildīts, brigadieris pasaka šitos maisus uz mežu, lai mēs nezaudējam prēmijas. Jā, bet ne jau viņš to pašu to pulveri vai kādā substancē viņš jau nevar. Viņš ir, ja tie bija, es nezinu, papīra maisi droši vien tajā laikā. Tas papīrs ir sadalījies un tas DDT nonācis ūdenī. Stārķis jau viņi dabūjas ar zivīm, ne jau viņš rīja pulveri. Tā tad, ja zina kaut vai kādu punktu, kurā tas ir darīts, tad var aiziet, paņemt no visiem apkārtējiem ūdeņiem, uztaisīt analīzes un pašā ūdenī jau var konstatēt. Un tas jau nav tikai stārķa jautājums, tas ūdens jau, viņš var būt jau gruntsūdeņos, viņš var būt dzeramajā ūdenī. Un viņš nav ne zils, ne sarkans, ne smirdošs, ja neviens jau neredz to, ka viņš tur ir iekšā. Tā kā, jāceļ trauksme. Ligzdās viss ir kārtībā. Pēdējos dažos gados it kā tēviņi ir mazliet vairāk arī ligzdās, bet tas ir tādā līmenī, kur var teikt, ka atšķirības nav. Bet ar putniem, kuri sasniedz zināmu vecumu, ir pilnīgi nepārprotami dominē tēviņi pēc gredzena nolasījumiem un būtībā to apstiprina arī ar raidītājiem aprīkotās meitenes, ko, kā mēs zinām, no 18 putniem dzīvs ir tikai viens, ja, kas ir dramatiska pirmā gada mirstība. Citur iepriekš, kur ir pēc gredzenu, liela apjoma gredzenošanas Ungārijā, piemēram, vai Čehijā, pirmā gada mirstība ir rēķināta apmēram 50%. Tas nozīmē, mums no tiem 18 putniem vajadzētu būt 9. Tā ir milzīga atšķirība. Ja, tur ir kāds pamats. Turklāt to, ka trūkst mammas, apstiprina tas, ka pēdējos apmēram 5 gados droši, kopš tas ir konstatēts, un pēdējā laikā pēc aplēsēm pagājušajā gadā tādas ir gandrīz 5. daļa no ligzdām, kurās ir viens putns. Un tas viens putns ir fāters. Jo ne jau visos gadījumos tiem putniem dzimums ir noteikts, bet ņemot vērā to, kādā rādījusā viņi figurē un kursē, būtu pilnīgi neloģiski, ja būtu viena ligzda ar mammu, otra ligzda, tā teikt, ar fāteri, ap divi vieni paši. Ja? Un to, ka tādas lietas ir, to apstiprina arī visi šie te konflikti par partneri, kas ir visur gandrīz, kur ir trēlkameras pieliktas, kur ir normāls pāris, notiek kaut kāds kautiņš, kur divi tēviņi mēģina, varbūt pat vairāk nekā divi, vienlaicīgi vairāk pa diviem nav bijuši, bet ir vairāki kautiņi. Un tas nenozīmē, ka tas ir viens un tas pats, kas mēģina divreiz, tas var būt cits, kurš arī mēģina, tā teikt, nokantēt. Šajā ligzdā jau arī bija tādi paši konflikti. Jā, tā kā, tas viss ir, tā teikt, vienos vārtos. Nāves cēlonis formālais, es saku formālais, tāpēc, ka es paskaidrošu, kāpēc. Formālais ir zināms, 2 ir pazuduši, no tiem 18, tātad 2 ir pazuduši, var teikt, mēs nezinām vispār, kas ar viņiem noticis. Teorētiski viņi pat varētu būt dzīvi, bet tas ir ļoti maz ticams. Āfrikā. Pārējiem, principā, nāves cēlonis ir zināms, tur plēsējs, vadi un tā tālāk. Bet es paskaidrošu ar piemēru, kāpēc tas ir formālais nāves cēlonis. Ja cilvēkam ir vēzis
vēlīnās stadijā, un viņš par to nezina. Un viņš šī iemesla dēļ, ejot pāri ielu, zaudē uzmanību un pakļūst zem mašīnas. Statistikā viņš nenonāks kā vēža upuris, viņš nonāks kā satiksmes negadījuma upuris. Un tas, ko mēs zinām, ir šis te satiksmes negadījuma stadija. Ja normāls stārķis neaizbēg no lapsas, kas nelido, tad ar to stārķi kaut kas nav kārtībā. Ja? Formāli viņu ir noķērusi lapsa. Visticamāk, ka, kas to lai zina. Viņam iekšas bijušas dēlī, viņš ir bijis badā, viņš ir bijis kaut kāda iemesla dēļ, tā teikt. Jā, tā kā atbilde ir un nav. Mana sezona ir absolūti atkarīga no tā, vai ir līdzekļi kaut ko darīt vai nē, jo tās ligzdas neatrodās blakus viena otrai, viņas neatrodās uz Brīvības ielas Rīgā, ja, un ar kājām tur aiziet nevar. Un, teiksim, pagājušajā gadā, kad bija, pateicoties vides fonda finansējumam, sugas aizsardzības plāna izstrādēji un viņa ieviešanai, bija, var teikt, nauda tik, cik paprasīja, tik arī bija, prasīja tik, cik vajag. Mēs nobraucām sezonā 19 000 kilometru. Tas ir pārbaudot ligzdas pavasarī, braucot gredzenot, un kas nāca klāt dēļ raidītājiem, ir jābrauc lejuplādēt tie dati un vairāk kārt, ir jāzina vecums un tā tālāk. Un ja viena ligzda ir pie, teiksim, aizkrauklis, viena pie Liepājas un viena pie Talsiem, un tas ir jāizdara vienā dienā, dar kā gribi, 1000 kilometru, tā teikt, tā kā nebijis, ja. Un tas maksā naudu. Jā, tā kā tanī brīdī man ļoti daudz palīdz kolēģi brīvprātīgie no ornitoloģijas biedrības, ja, kas arī pagājušajā gadā un arī šogad, var teikt, ka uzsauc diezgan daudz braucienus, vienkārši finansē, tā teikt, benzīna transportu. Un tas tiek, dara cik var. Ir bijuši tādi gadi, kad apskata 10 ligzdas, ja, ir bijuši gadi, kad strādā kā aprīlis sākās tā, neiznāca no meža gandrīz ārā un ir augusta vidus. Tagad, pateicoties sadarbībai ar Latvijas valsts mežiem, tās pavasara pārbaudas ligzdām netraucējot putnu, vienkārši pieejot, konstatē, vai viņš ir ieradies vai nē. Tas ļoti atvieglo un samazina to laiku, kas ir tagad jāpatērē ejot pie ligzdām, jo Latvijā pavisam zināms fiziski apmēram 270 ligzdas, tādas, kuras ir stārģis būvējis un kas ir kokā. No viņām dzīvas katru gadu ir drusku vairāk par 100. Tas nozīmē, statistiski katra otrā un vēl vairāk ir tukša, un ja līdz tai ligzdai ir jāiet tur puskilometrs pa mežu, puskilometrs atpakaļ, braukšana vēl tur 20-30 no blakus ligzdas un tā tālāk, tās ir 2-3 stundas. Dienā var apskatīt 5, normāli, 4-5. Tanī brīdī, ja puse no viņām būtu, pa tukšo, drausmīgi daudz laika aiziet zudumā. Tāpēc, tāda zināšana par to, šitā ligzda ir pamesta, šitā ligzda ir dzīva, padara to pasākumu nesalīdzinām efektīvāku. Un pateicoties tieši šai te kvalitatīvajai pavasara pārbaudēji, pēdējos gados mums ir izdevies apsekot gandrīz visas, kas ir ar mazuļiem. Un šajā gadā, teiksim, to lielā mērā ligzdu pārbaudi finansē Dabas aizsardzības pārvalde. Tā, cik viņi var. Jā. Ir jau, protams, stulbi, ka no vienas puses visi atzīst, suga ir apdraudēta, tur bla, 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 un tajā pašā laikā tādā valstiskā līmenī, oficiāli, var teikt, ka to neviens neatzīst, tāpēc, ka pamatlietai, kam vajadzētu būt monitoringam, naudas nav. Un principā, izejot no tā, varētu teikt, ka valstiski jau tas nevienam neliekās būtiski. Respektīvi, mēs šobrīd diezgan lielā mērā runājam par tā personīgo entuziasmu.
bez personiskā entuziasma ļoti daudz kas nenotiktu, bet es negribētu reducēt to uz manu personisko entuziasmu, kas varbūt iekustina citus, bet to, ka ļoti lielā mērā gan šī suga, gan daudzas citas sugas, kuras ir dažādā pakāpē kritiskā stāvoklī, un es pieminēšu zaļo vārnu kā piemēru, kas ir varbūt daudz sāpīgāks, tāpēc, ka šī suga tiešām ir ļoti tuvu, iespējams savam galam Latvijā, balstās uz dažu cilvēku personisko entuziasmu un to, cik viņi spēja iekustināt vai izvilkt kaut kādus līdzekļus no, ārzemju kolēģiem, sponsoriem Latvijā, ārpus Latvijas, bet normāli valstiskā līmenī.